No slēptām VHS kasetēm līdz slepenām istabām, no prototipa izņemtiem dizainiem un detaļām, kas pilnībā maina 5. nodaļas stāstu. Šodien mēs atklāsim lielākos noslēpumus, kas paslēpti Poppy Playtime 5. nodaļā. Un tici man, daži no tiem ir tik labi paslēpti, ka pastāv liela iespēja, ka tu tos palaidi garām savā pirmajā spēlēšanas reizē. Ja tu uzmanīgi paskaties ievada reklāmas laikā, tu patiesībā vari redzēt prototipa īsto izskatu vēl pirms tas pilnībā tiek atklāts vēlāk, tējas ballītes laikā. Šajā reklāmā izmantotā mūzika arī ir balstīta uz ļoti slavenas bērnu dziesmas motīviem – Hoki Poki. Poppy Playtime 5. nodaļas traileros tika atklātas vairākas interesantas detaļas, taču ne viss, kas tajos parādījās, nonāca gala spēlē. Viens piemērs ir šī Poppy kartona izgriezuma figūra, kas parādījās reklāmas materiālos, taču 5. nodaļā tā patiesībā nekur neparādās. 5. nodaļas sākumā mēs atkal satiekam Hokiju Vokiju ainā, kas tieši turpinās no 4. nodaļas, taču istaba ir nedaudz atšķirīga. Iekšpuse šķiet modernāka, mazāk izpostīta, un pat sienu krāsa ir pilnīgi atšķirīga. Tātad vai nu istaba ir mainījusies starp nodaļīkām, vai arī tā varbūt nav tieši tā pati istaba, ko redzējām iepriekš. Hokeja Vokija vajāšanas laikā briesmonis nav vienīgais, kas tevi var nobiedēt. Ja tu nokrīti tieši Hokeja Vokija priekšā īstajā brīdī, arī viņš uz mirkli sabīstas. Tā ir maza detaļa, bet tā liek tam šķist dīvaini reālam. Viena no aurimalu variācijām izskatās pēc rotaļu lāča, un pateicoties aizkulišu attēliem, kas tika publicēti pēc nodaļas iznākšanas, mēs varam apstiprināt, ka šī radība tiešām bija balstīta uz rotaļu lāci. Pēc 4 nodaļām mēs beidzot iepazīstam Bronu, bet viņa stāvoklis nav nemaz labs. Viņa ķermenis ir pieķēdāts vienā vietā, viņš nevar kustēties un zem viņa aurimali nepārtraukti kož un plēš viņa ķermeni. Tas, kas uztur Bronu dzīvu, ir magoņu gēls. Savienojums, kas ļauj eksperimenta ķermenim nekontrolēti atjaunoties un augt. Šī varētu būt tā metode, kā prototips atrisināja resursu problēmu. 10 gadu laikā Playtime kompanija rūpnīcā, kamēr Mob Entertainment arī turpina savu tradīciju likt dinozauru variantiem ciest katrā versijā, visā Playtime kompanija mēs sastopam ļoti daudz skaitļu. Lielākā daļa tiek izmantota kā kodi un paroles. Taču šķiet, ka Mob Entertainment joprojām saglabā savu ieradumu pievienot nejaušas un jautras detaļas, tieši tāpat, kā viņi to darīja iepriekšējās nodaļās. Mažs fakts par Čumu ir tas, ka viņš nerunā. Tā vietā viņš sazinās, izmantojot zīmju valodu. Un pēc tam, kad spēlētājs sastopas aci pret aci ar prototipu, Čums izmanto zīmju valodu, lai pateiktu mums, ka esam nepatikšanās. Bet pat pēc tam viņš joprojām cenšas nomierināt spēlētāju, paglaudot pa galvu. Nākamā lielā šī nodaļas atrašanās vieta ir Sweet Street, teritorija, kas savienota ar Lily Love Raids. Lilija ir tēls, kas jau bija ieplānots iepriekšējās nodaļās, un laika gaitā viņa izgāja cauri daudziem dažādiem dizainiem. Viens no agrākajiem un interesantākajiem Lilijas koncepcijām bija tas, kur viņa stāv uz saviem matiem, kas viņai piešķir daudz satraucošāku un pārdabiskāku izskatu. Sweet Street arī agrāk izskatījās pavisam citādi, ar daudz izteiktāku liminal space stilu. Ja tu pazīsti tādas sērijas kā The Backrooms, šāda veida atmosfēra tev droši vien būs ļoti pazīstama. Un tagad, kad jau esam runājuši par milzu monstriem, tas kļūst interesanti. Parunāsim par dažām mazākām detaļām. Ja atver visas durvis un skapīšus Lilijas virtuvē, tu vari atrast tējkannu. Un tā nav vienkārši parasta lieta. Tu patiešām vari paņemt tējkannu, uzlikt to uz plīts, uzvārīt kā parastu tējkannu, un pat ieliet tēju krūzītē pēc tam. Saspringtā atmosfēra Lily Love Raids spēlē sarkanā gaisma, zaļā gaisma droši vien lika daudziem spēlētājiem palaist garām dažas jautras detaļas. Piemēram, dziesmas, kuras Lilija izmanto šajā ainā, ir īstas bērnu dziesmas, kuras daudzi jau zina. Dažas no šīm dziesmām ir Mirdzi, mirdzi, zvaigznīte. Un mazais zirneklītis.
šajā sadaļā parādās arī citas melodijas, tostarp Popijas šūpuļdziesmas versija, to pašu melodiju, ko gan Lilija, gan Popija dungoja šajā vietā. Un neatkarīgi no tā, cik ātri tu skrien, tu vienmēr beigās būsi spiests piedalīties Lilijas tējas ballītē. Un šis ir tas brīdis, ko Poppy Playtime fani bija gaidījuši. Pirmo reizi mēs beidzot redzam eksperimenta 1006 patieso formu – prototipu. Lai sasniegtu savu galīgo formu, prototips izgāja cauri daudziem dažādiem dizainiem. Sākotnējās stadijās tam bija ķermenis, kas aptuveni atbilda parasta rotaļlietas izmēram, taču tas joprojām saglabāja ideju par Jack in the Box, jeb pārsteiguma kastīti. Turklāt ar savu mehānisko roku un dažādu rotaļlietu detaļu sajaukumu vēl viens prototipa koncepts, kas tika izstrādāts 2. nodaļā, padarīja klauna kastes ideju vēl acīm redzamāku. Taču 3. nodaļā prototipam jau bija daudz lielāks ķermenis, un tā dizains skaidri līdzinājās statujai, kuru Catnap dievināja. Pēc tam 4. nodaļa parādīja jaunu prototipa versiju ar ārkārtīgi satraucošu izskatu. Tas vairs neizskatījās pēc rotaļlietas, taču interesanti, ka tas atbilda Īzaka sākotnējai idejai, kas bija paredzēta prototipam. Radījums ar inteliģentu izskatu, spējīgs runāt, un tas nebija vienkārši parasts briesmonis. Un viena detaļa, par kuru fani joprojām diskutē, ir šī. Vai prototips tiešām salauza Popijas masku, vai arī tas bija negadījums? Balstoties uz prototipa ķermeņa valodu, daudzi uzskata, ka tas bija negadījums. Viņa žesti un reakcija liek tajā brīdī šķist, ka viņš ir vairāk nobijies nekā agresīvs. Taču faniem vairs nav jāmin, jo Mob Entertainment komanda apstiprināja, ka prototips salauza Popijas masku nejauši. Viņš nemēģināja viņai nodarīt pāri apzināti. Prototips arī piemin vietu, ko sauc par labāku vietu, bet angļu versijā to sauc par The Better Place. Pēc viņa teiktā, tur viņš slēpj bāreņus. Sākumā tas izklausās tā, it kā runa būtu par debesīm. Bet ja tas ir taisnība, kāpēc angļu versijā The Better Place vienmēr ir rakstīts kā īstas vietas nosaukums ar lielajiem burtiem un visu pārējo? Pat nāves ekrāni turpina atsaukties uz bāreņiem, kas liecina, ka viņiem būs ļoti svarīga loma 6. nodaļā. Vēl viena slēpta zona aiz Gibleta istabas atklāja milzīgu būvgružu un izmesto materiālu kalnu, kas liecina, ka pasaule ārpus galvenās rūpnīcas ir daudz lielāka, nekā mēs sākotnēji domājām. Vairāki dokumenti arī atsaucas uz projektiem ārpus rūpnīcas, tostarp Playtime Park, kas pirmo reizi tika pieminēts 3. nodaļā. Tie paši dokumenti min arī vēl 2 lielus projektus, tostarp vienu Japānā ar nosaukumu Jauns sākums. Ņemot vērā, cik populārs ir Poppy Playtime Japānā, tas pat varētu norādīt uz nākotnes spēli, kas norisināsies tur. Tāpat kā iepriekšējās nodaļās, arī šeit tu vari redzēt prototipu, slepus vērojam spēlētāju no dažādām rūpnīcas vietām. Dīvaina detaļa par prototipa statuju ir tāda, ka atšķirībā no visām pārējām, tai nav kāju. Tas klusējot apstiprina, ka prototipa oriģinālais ķermenis joprojām bija balstīts uz rotaļlietu Džeks kastē, un ka viņa kājas, kas līdzinās zirnekļa kājām, tika pievienotas vēlāk kā modifikācijas. Noslēguma cīņas laikā prototips sāk atdarināt dažādu rūpnīcas rotaļlietu balsis, un, ja pievērs uzmanību, pamanīsi, ka tās visas ir frāzes, kuras jau iepriekš esi dzirdējis visa sava ceļojuma laikā. Ja prototipa nāves ekrāns galīgajā spēlē tev nešķita pietiekami biedējošs, vēl satraucošāka versija tika izņemta pirms iznākšanas. Šī versija ļoti līdzinās kustībai, ko tas veids, kad nogriež vienu no Lilijas bizēm. Pēc tam, kad prototips iemet spēlētāju šajā dīvainajā šķidrumā, mēs kaut kā joprojām esam dzīvi, neskatoties uz to, ka esam tikuši caurdurti. Balstoties uz visu, ko uzzinām 5. nodaļā, ir ļoti iespējams, ka šis šķidrums ir Popijas gēls, kas izskaidrotu, kā spēlētājs izdzīvo. Šī teorija kļūst vēl ticamāka, jo Giblets elektrošokē spēlētāju, kas sakrīt ar precīzu procedūru, kas aprakstīta vienā no 2. nodaļas eksperimentu piezīmēm. Visbeidzot, 5. nodaļa mums sniedz vēl vairāk pierādījumu par īsto spēlētāja identitāti. No visiem izdzīvojušajiem Playtime Company darbiniekiem Ričards Lovits joprojām ir spēcīgākais kandidāts.
VHS kasešu slēgtā lente, kas atrodama 5. nodaļā, beidzot pilnībā atklāja Ričarda Lūisa stāstu. No viņa pirmajām dienām kā viegli saniknojama darbinieka līdz tam, kā viņš kļuva par vienu no visvairāk cienītajiem uzņēmuma darbiniekiem. Taču Brons nav vienīgā pazīstamā seja, kas parādās šajā nodaļā, jo 5. nodaļa iezīmē arī Pianozavra atgriešanos. Tavs uzdevums ir atrast vairākus slēgtus skenerus, kas izkaisīti pa karti. Ja tev izdosies tos visus noskenēt, tiks aktivizēts slepens Pianozavra notikums. Starp pazīstamajām sejām 5. nodaļā mums ir arī Citrona gleznas atgriešanās. To vari atrast, atrisinot mīklu un ieejot pa slepenām durvīm pētniecības un attīstības zonā. Bet tas vēl nav viss. Tu vari arī atvest Citronu atpakaļ. Viss, kas tev jādara, ir jāatrod vēl viena slēpta istaba netālu no pētniecības un attīstības zonas. Ievieto lemonu iekšā, un tu atslēgsi 5. nodaļas galveno dziesmu, ko radīs CG5.